Vai birokrātija pati spēj sevi samazināt? Es uzskatu, ka var, bet tikai tad, ja politiskā vadība spēj viņus motivēt. Šobrīd Latvijā tiek meklēts laimes lācis, kāds mistisks uzņēmējs, Ilona Maska veidīgs, kurš atnāks un samazinās Latvijā birokrātiju, tostarp Rīgā. Mēs parādījām Mārtiņa Staķa laikā, ka birokrāti paši sevi arī spēja samazināt un kļūt daudz efektīvāki. Tie departamenti, kas paši atnāca pie mēra, parādīja, kā var samazināt darbinieku skaitu, kļūt efektīvāki, tikai tie dabūja algas pieaugumu. Lielisks piemērs bija, kas notika ar vairākiem pašvaldības uzņēmumiem. Līdz šim Rīgā bija tāda mistiska uzņēmuma kā Rīgas pilsētas būvnieks, Rīgas pilsētas serviss, Rīgas nami. Visus šos uzņēmumus apvienojot vienā un nosaucot to par Rīgas namiem, mēs tikām vaļā no vairākām padomēm, valdēm un tām funkcijām, ko visi šie uzņēmumi savstarpēji dublēja. Mēs piedāvājam iet vēl vienu soli uz priekšu. Mēs zinām, ka vairākas Rīgas iestādes sniedz tiešus pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem. Un rīdzinieki paši var novērtēt šo iestāžu darbu, sniegto pakalpojumu kvalitāti, klienta servisa kvalitāti. Tāpēc turpmāk tikai tie, kas saņems pozitīvu rīdzinieku pašu novērtējumu, saņems arī algas pieaugumus.